Kad esi veiksmīgi nomaksājis kredītu, loģiski šķiet, viss, beidzot miers un kredīta vēsture kā jauna, tīra lapa. Bet vai tiešām ir ieraksts par nokārtotām saistībām uzreiz pazūd no sistēmas? Nē, un patiesībā tas ir ļoti labi. Šajā video pastāstīšu, kāpēc šie ieraksti tiek uzglabāti arī pēc tam, kad saistības beigušās un kā nākotnē tās pat var strādāt tavā labā. Es esmu Intars no Kredīta informācijas biroja jeb KIB. Iespējams varētu domāt, kurš gan negribētu, ka uzreiz pēc tam, kad kredīts ir nomaksāts, pie kredītvēstures parādītos tīra balta lapa. Starp citu, par to, kas ir kredītvēsture, es jau stāstīju vienā no iepriekšējiem video. Tomēr es tev pavisam vienkāršā veidā izstāstīšu, kāpēc tomēr ir svarīgi, ka šāda informācija kādu laiku vēl saglabājas. No sākuma paskatīsimies no privātpersonas jeb kredīta ņēmēja skata punkta. Pirmām kārtām tas, ka informācija par slēgtām saistībām pieejama datubāzē vēl kādu laiku pēc tās nokārtošanas palīdz tev veidot pozitīvu kredītvēsturi. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo pat pēc saistību nokārtošanas šis ieraksts var kalpot kā pozitīvs pierādījums tam, ka esi bijis atbildīgs uz un laikus pildījis uzņemtās saistības. Otrām kārtām, šie dati var nodrošināt izdevīgākus aizņemšanās nosacījumus nākotnē. Uzreiz caur piemēru. Ja pēc tam, kad esi samaksājis vienu kredītu, vēlies paņemt jaunas saistības, laicīgi maksājumi iepriekšējā līgumā un sakārtota kredītvēsture var palīdzēt iegūt labākus aizdevuma nosacījumus. Teiksim, zemāku procenta likmi vai lielāku aizdevuma apjomu. Un trešais un nemazāk svarīgais moments – šī informācija vēl var kalpot kā aizsardzības mehānisms, piemēram, pret kļūdainiem vērtējumiem. Pilnīga vēsture ļaus tev ticamā veidā ar oficiāliem datiem pierādīt, ka saistības ir nokārtotas laikus. Aicina raudzīties uz to kā uz noderīgu ziņu krātuvi, kas var strādāt tavā labā. Un tagad iekāpsim uzņēmuma jeb kreditētāju kurpēs. Ko tas dod, ja varu, piemēram, Kredīta informācijas biroja datubāzē redzēt pārskatām vēsturi par potenciālo klientu? Nav ilgi jādomā. Pirmais iegūms – precīza kredīta risku novērtēšana. Kreditētājs redz pilnu ainu, nevis tikai esošās saistības, kas nozīmē, ka, ja klients, piemēram, iepriekš ir laicīgi un godprātīgi maksājis vairākus kredītus, kreditētāja ieskatā šis klients būs atbildīgs un ar augstu maksātspēju. Otrais iegums ir potenciāla uzvedības prognozēšana nākotnē. Kreditētājs redz un izvērtē, kādi ir bijuši maksājuma modeļi, uzvedība, disciplīna, vai persona maksājumos ir bijusi konsekventa un ievērojusi noteiktos grafikus. Visbeidzot, gribu pieminēt arī tādu savstarpēju konkurences aspektu. Kreditētājiem šie vēsturiskie dati ļaus pieņemt lēmumu, piešķirot potenciāliem klientam aizdevumu. Uzņēmums noteikti dos priekšroku tādam klientam, kuram ir stabila un pozitīva kredītvēsture, pat ja saistības jau sen ir nokārtotas. Redzi, ja dati no tavas vēstures pazudīs, tad neviens nezinās, ka tu biji labs klients un visu samaksāji laicīgi. Bet ja dati pieejami, pat ja viss jau sen nomaksāts, tad jaunais kreditētājs, pie kura tu vērsīsies, redzēs, ka iepriekš viss bija labi. Tev var uzticēties, tu esi tas, kurš visas saistības pilda laicīgi. Un pirms nonākam pie centrālā jautājuma, cik tad ilgi uzglabājas šī informācija? Vēl pavisam īsi par mūsu kredīta informācijas biroja lomu šajā procesā. Kā jau minēju vairākos iepriekšējos video, kredīta informācijas biroja darbību regulē īpašs likums – Kredīta informācijas biroja likums. Tas nosaka daudz un dažādas prasības, tostarp kārtību, kādā biroja datubāzē tiek iekļauti citi dati par kredīta informāciju vai ziņas par parādiem. Šis likums nosaka arī informācijas un datu uzglabāšanas ilgumu, proti prasību, ka informācija par saistībām saglabājas noteiktu laiku arī pēc to pilnīgas izpildes. Vēlreiz jāatgādina, ka informācija par tavu kredītvēsturi tiek sniegta ierobežotam lokam. Vienkāršiem vārdiem sakot, uzņēmumi caur KIB dalās informācijā par kredītvēsturi ar citiem uzņēmumiem, respektīvi dati ir pieejami tikai normatīvajos aktos noteiktajiem subjektiem, jeb uzņēmumiem, organizācijām. Tas attiecās arī uz tematu, par ko runāju šodien. Ņem vērā, tavus datus par kredītiem redz tikai un vienīgi licencēti kreditētāji. Un tas ir svarīgākais punkts.
Jo citi uzņēmumi, kuriem atbilstošas licences nav, pat ja tiem būs tiesības pārbaudīt tavus datus un likums to atļaus, viņi redz tikai datus par tiem kredītiem, kuri ir kavēti, un arī ne visu informāciju. Un tagad, beidzot nonākot pie galvenā jautājuma, cik tad ilgi uzglabājas informācija par nokārtotām saistībām. Tas arī ir iemesls, kāpēc vēlreiz atgādinu, ka KIB darbību regulē īpašs likums, jo šī prasība ir iestrādāta likumā. Tātad kredīta informācijas birojas ar parādiem saistītās ziņas glabā 5 gadus pēc parāda samaksas dienas vai pēc dienas, kad parāda saistība ir izbeigusies uz cita tiesiska pamata. Vai pēc dienas, kad parāds cedēts. Vai citādi pārgājis personai, kas nav cits kredīta informācijas lietotājs. Bet ne ilgāk kā 10 gadus pēc pirmās maksājuma kavējuma dienas, ja parādu nesamaksā. Jāuzsver gan, ka šis likums attiecas uz kavētiem rēķiniem vai kavētiem kredītu līgumiem līguma darbības laikā. Savukārt, ziņas par esošajām saistībām un izpildītām saistībām, jeb pozitīvās ziņas, ar kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā savstarpēji apmainās patērētāji, kreditētāji, kredīta informācijas birojas glabā 10 gadus pēc saistību izpildes. Līgumu uzglabāšanas termiņš ir noteikts 10 gadi kopš saistību izbeigšanas, jeb faktiskās slēgšanas dienas. Un uzreiz gribu teikt, ka līguma saistības automātiski nav definējams kā parāds. Parāds tas ir neapmaksāts rēķins vai, piemēram, līgumsods par laikus neveiktajiem maksājumiem, kad tika kavēts līgums vai kāds cits pakalpojums, par kuru tika samaksāts pēc rēķina noteiktā termiņa. Atkārtošana patiesi ir zināšana māte, tāpēc atgādināšu arī to, ko jau esmu vairāk kārt minējis iepriekš. Mums, KIBā, pašiem nav tiesību šo informāciju par saistībām dzēst vai labot, jo informāciju KIBu uzturēšanai nodevis attiecīgais kredīta informācijas lietotājs. Tas ir kreditētais uzņēmums. Ja tomēr tev šķiet, ka kaut kas attiecībā uz informāciju par tavām saistībām nav korekti, vai šī informācija nav precīza, tev ir visas tiesības vērsties pie attiecīgā kreditētāja un lūgt šo informāciju labot. Ieskaties KIB LV. Es esmu Inters, un tu skaties KIB izglītojušos video. Spied īkšķi, abonē šo YouTube kanālu un noteikti padalies ar šo video. Varbūt kādam tas būs tieši laikā. Tiekamies nākošreiz, un lai tev lieliska diena!